Labdien! Šajā video es jums parādīšu, kā izveidot Google dokumentu, lai ar to varētu darboties vairāk cilvēki vienlaicīgi. Tātad, atverot lapu Google LV, mēs aizējam uz sadaļu disks. Aizmirstam piezīmēt, ka, lai varētu Google dokumentus izmantot, jums ir jābūt reģistrētam Google kontam. Tad tagad ar savu lietotāju vārdu mēs viņā iesim iekšā. Un mums šeit ir iespēja izveidot vairāku veidu dokumentus, gan tekstu dokumentus, prezentācijas, izklāja lapas, vēlapas, zīmējumus un citas. Šajā gadījumā mēs atvērsim jau esošu prezentāciju ar nosaukumu Rīga. Tātad šī jau ir gatava izveidota prezentācija, un šīs prezentācijas slaidus ir aizpildījuši vairāki cilvēki vienlaicīgi. Tad šajā uzdevumā cilvēki tika sadalīti 5 grupās, un katra grupa strādāja pie sava slaida. Sākotnēji tika izveidoti tukši slaidi, ko izdarīju es ar nosaukumiem Rīgas baznīcas, Rīgas teātri, Rīgas veikali un Rīgas muzeji. Taču, lai ar šo dokumentu varētu darboties vairāk cilvēki vienlaicīgi, mums ir šim dokumentam jāpiešķir tiesības. Tiesības mēs varam piešķirt sadaļā koplietošana. Koplietošanas sadaļā mums ir vairākas iespējas. Tad šeit, kur ir sadaļiņa koplietošanas saiti, tā ir saiti, kuru jūs iekopējot savā e-pastā variet nosūtīt saviem skolniekiem. Bet, lai šo dokumentu varētu rediģēt, ja viņā darīt izmaiņas, mums ir jāmaina tiesības. Šim dokumentam ir uzlikt tiesības, var rediģēt ik viens, kam saiti. Tagad mēs nopietiesim podziņu mainīt. Šeit mums ir 3 iespējas, sāksim no apakšējās. Ja sākotnēji dokuments ir privāts, tas nozīmē, ka šo dokumentu var apskatīt un rediģēt tikai tās autors. Šajā gadījumā tas esmu es. Savukārt, ja es ielieku tekstīti ik viens, kam ir saiti, tas nozīmē, ka ar šo dokumentu var redzēt ik viens, kuram ir nosūtīta manis iepriekš parādītā saite uz šo dokumentu. Šis varētu būt labākais variants, ko izmantot skolotājiem klasē. Un tad, kad es esmu izvēlējies šo redzamības opciju, man ir iespēja arī noteikt, vai skolniekiem būs iespēja dokumentu tikai skatīt, vai komentēt, vai viņiem būs iespēja arī rediģēt. Lai ar šo dokumentu pārējie varētu pilnvērtīgi darboties, mums ir jāieliek tekstīts, ka šo dokumentu var arī rediģēt. Un pati pēdējā opcija ir, ka dokuments ir publiski pieejams tīmeklī. Tas nozīmē, ka ik viens, kas šo dokumentu atradīs, viņam būs iespēja šo dokumentu rediģēt. Ja, man šeit ir ielikta rediģēšanas opcija. Šoreiz mēs atstāsim uz to, ka ik viens, kam
ir saiti, un beigās viņu saglabāsim. Un tad šeit vēlreiz atgādinu, ka šī ir tā saite, kuru varat iekopēt e-pastā un nosūtīt skolniekiem, lai viņi varētu darboties ar šo dokumentu. Kā ir tad šeit sadaļņā pievienot personas, varam uzreiz ar komatu atdalot ierakstīt tos adresātus, kam būs iespēja ar šo te dokumentu darboties. Un arī viņiem ir iespējams uzlikt šīs pašas tiesības. Tad, kad tas ir izdarīts, un tad varam teikt kopietot, un šeit mēs neko neierakstījām. Tātad mēs varam vienkārši šoreiz atcelsim šo darbību, jo mēs šoreiz nepievienojam nevienu kontaktpersonu un sakam, ka ir gatavs. Nākamā lietiņa, ja mēs šo dokumentu gribam mums arī šeit pie koplietošanas ir iespēja arī atrast to pašu koplietošanas pogu, kas bija augšējā labajā stūrī. Tātad, ko mēs te vēl varam izdarīt? Mums ir iespēja arī dokumentu publicēt dienvidī. Šī opcija ir nepieciešama tajā gadījumā, ja mums ir kāds wiki resurss vai kāds bloks, kurā mēs gribam ievietot dokumentu rezultātu. Tad, lūk, šis ir tas iegūt kods, kuru iekopējot savā blogā vai kādā citā resursā, mums ir iespēja padarīt redzamu šo darba rezultātu. Tas bija arī šajā brīdī viss. Paldies par uzmanību!